Nespēju beigt priecāties par tām zilām debesīm. Tas vien ir tā vērts Latgalē dzīvot. Tās debesis. Tas ir kaut kas. Tā es uznācu augšā ar domu pārstādīt avens, bet konstatēju, ka šeit ir darbiņš arī pie žoga. Šī te tāds atvēlies. Tā daudz maz te savilk. Varbūt, ka te vajadzēs stingrāk savilkt kaut kad. Tāds bišķi izlodzījies. Tā kopā turās. Tagad vēl šeit piefiksēšu ar mazajām drātiņām. Tā, tas būs labs. Tā tāda ātrā labošana. Nu, tas žogs jau mums nekāds stingrais, kā teikt, nav viss ļurīgs. Pēc savu darbu izdara. Zvēri iekšā nenāk un viss paliek dzīvs. Nu, kur vēl šī tāda zilo krāsa? Varbūt tāpēc te krāsotā zilā krāsā, tieši šitajā te krāsā. Daudz ko. Tā, izlēmu pašeptēt pavinēm. Man šitās avens ļoti patīk, bet viņas tur ir diezgan daudz tukšumi. Tad, nu, kā teikt, rokam ārā. Tās, kas te plešās plašumā uz takas virsū, un ar tām aizstādīs tos tukšums kopā ar priekšnieku. Ja kāds skaists jau zinumiņi mums nāk te tūlīt zemītē iekšā, kamēr nav iekauts. Nekāda ielabošana es te netaisu, tāpēc, ka te jau ir laba zeme. Te auga tomāti pagājuši gadu. Zemīte ir ravēta, tīra un nezālēm. Nekādu vietas mēslojumu es nedodu, iespējams, ka lielražošanā būtu jādod uz vietas, jo man ir laiks pie katra individuāli pienākt un pamēslot tad, kad es redzu, ka viņš ir sācis augt. Šitā ir glena ampla. Vasaras avene, ļoti lielām ogām, ļoti košu krāsu, man ļoti patīk. Tā iestādīja visu riņķi uz riņķi. Avens. Reku te viens jaunais aug. To tikai apravēs. Te ir tās, kas šogad cerams ražu dos, ja kāda kataklizma nenotiks.
Visas spraugas aizstādīju. Te visur glenampu. Te ķiploka aug. Vajadzētu atrušināt. Bet vēl sniega soli un pēc tā atkal sasēdīsies. Laikam pārlaidīs sniegu un tad rušinās arī kā lavens. Šeit avens. Šeit. Un te es aizgāju dzeltenās vēl pārāk ārā. Tur, kur viņas tagad aug, tur baigas labs, tur viņas vienkārši slīkst. Varbūt kāda dzeltena avena arī tā būs kādreiz. Dzeltenās vasaras šķirni nepateiks. Ārā stiprs vējš, tāpēc nāku pastrādāt siltumnīcā. Gribu izpodot šitos te tomātus. Es te bišķiņ jau paretināju, tāpēc, ka ir dažas šķirnītes, kuras man nevajag tik daudz, piemēram, kivi un sniega piku. Te man ir izpiķēti salātiņi, kur ies lielajā siltumnīcā, kad uzraks. Te ir lauka tomāti, latgales agrie un sarkangalvīti. Te ir vēl latgales agrie iesēta, man te paprasīja. Tad visu šito čupu varēs dot prom. Te ir tabaka, augu pamazītiņām, pēdējais sējums. Te ir tabakā iepriekšējais sējums, tos arī var piķēt jau uz kastīti. Te ir baziliks, bazilika arī var izpiķēt, lai viņš paaug siltajā siltumnīcā. Šito es arī piķēšu kastītē, nevis podošu. Katram atsevišķu podiņu nedošu, tāpēc, ka viņi man ir ļoti daudz. Šitam arī atsevišķi podiņas, nē. Viņi ilgi auga un nav jēgas tur podiņas un zemi. Galvenais zemi izmantot. Te ir, šitie vēl var augt. Šitā ir paprikā Kalifornijas wunders, tas var paaugties vēl turpat. Līdz podiņa, kā teikt, vajadzībai. Tas ir jalapeno. Asais piparītis. Te man ir kukurūza. Tā gan ātri sadīga. Bet, viņa jau nevar vēl stādīt ārā. Viņa jau ir sāli neizturīgā. Te ir ķīnas kāposts. Ķīnas kāpostam bija tāda savāda parādība. Viņam tāds balts lapiņas. Te kaut kur. Nezinu, kāpēc tā. Bet, sēkla man vēl ir un viņu var sēt ik pa laikam. Nezinu, kā viņš tā noreaģēja. Te ir galiņa kāposts agrais. Te ir brokolis sarkanais. Šitais te. Te ir kaurābi. Te man baigi švaki dīkst puķu kāposti. Baigi knapi. Un puķkāpostus arī var atkārtot sēju. Ja man šitā sēkla, kā teikt, nestrādās, var iegādāt vēl. Te ir brokolis zaļais. Arī nav daudz, bet pietiek mūsu lietošanai. Te ir rožkāposts, te jāpaliek kastīts. Un sarkanais galviņa arī nav daudz, bet arī viņi nevajag daudz. Uz picēs vispār nedod nekādu dzīvības pazīmi. Viņa tā īpaši nevajag, ja man tā galviņa agrā tik daudz ir, tad es te padomāšu, varbūt es te. Var sakot, šito kastīt, kur nedīkst, tur es tūlīt iepiķēšu tos, kas man ir piķējami. Jo man tiešām nevajag tik daudz. Te redīsiņa aug. Redīsiem gan bišķi pa silti šitās temperatūras, te tagad 30 grādi iekšā. Salātiņa aug pamazām. Šitie būs tādi, kā viņi paaugsies, tā viņi skušveidā, kā teikt, uz bļodu, salātu bļodu. Te man ir divlīts. Tā palēnām dīkst. Kaut kas arī nav tāda izcila dīdzība, jo man liekas, ka tā sēkla bija tāda sen jau pastāvējusi. Te man iepriekš piķētie tomātiņi. Lēnītiņām attīstās, bet normāli attīstās. Šitiem ir, cik viņiem ir, tā ir 3 nedēļas viņiem pašreiz ir. Pēc pārstādīšanas viņi tā bišķiņ piestāja un pēc tam iet druknumā. Un nevajag ar viņas pārāk ātri, pagājuši, kad viss bija tikt pārauga. Kaut kā tā.
tagad ķeramies pie darba. Laikam tomāti būs pirmie. Šādi izskatās izpiķētie tomātiņi. Ja es, piemēram, iesēju šādā attālumā sēkliņas pa vienai, tad šī stadija tiek izlaista, un es vēl retāk sēju 5-6 tikai lieku podiņā. Priekšnieki, man tur jāstrādā. Tā uz doto brīdi siltumnīcās ir padarīts. Ir izpodot tomātiņi, kas bija podojami, izpiķēt, kas bija piķējami. Kukurūza man izbrīna. Šī tik draudzīgi sanākusi, un tik ātri viņa bija kodinātā sēkla pagājušo gadu pirktā. Te ir tabaka, 2 kastītes, tabaka vēl ir sadīgusi. Būs vēlāk piķējama baklažāni, Kalifornijas brīnums un jalapeno, tie ir paprika un sīvā paprika, asā paprika. Un tā kā šodien es vēl izpodošu kādas podu puķis. Uzsāku otrās, pēdējās siltumnīcas rakšana lielākās, tās, kur mēs pat plēvu uzvilkām pa bišķītim. Atkal grāvīšu sistēmā. Zemīte kopš pagājušā gada ir krietni uzlabojusies. Jau ir tāda drupanāka, šī ir vispār tikai otrā rakšana viņas mūžā. Un tāda, var teikt, jau jūtam uzlabojumu. Viss šitas nāks iekšā zemītē, diezgan liela. Un arī nākoši, kad vispār man patīk šī sistēma. Ļoti labi ielabojās zeme, viņa nepaliek tāda smilšaina, kā teikt. Bet ir tāda smuka drupataina, tieši tas, kas augiem patīk, ar humusu bagāta. Un sliekas jau ir iekšā dzīvojās. Ja kāds atcerās, es pagājuši gadu biju salikusi pienenes apkārt tomātiem. Kad tikko iestādīju, man toreiz teica, ka tā ir ļoti slikta izvēle, jo viņas sadīgs un būs daudz pieneņu. Neviena pati neuzdīga, ko es jau teicu, daļa sausuma. Tas nav spējīgs sadīgt. Visa zeme. Nospēruši. Es jau domāju, teicu aiznesu. Protesta akcijai. Raknā patīk. Ar šo vārstu ir ļoti viegli rakt. Zemīte arī ar katru gadu paliek labāk. Šis ir 2. gads, kad es roku šo siltumnīcu. Vēl jau kāda māla pikuči ir, bet viņi īpaši netrauc.
mirstoši ir palikusi. Tā, saktās platības viss ir uzrakts. Rīt varēsim plānot, ko te stādīt. Šeit 2 gadus bija tomāti, bet mums nevajag tik daudz tomātu. Šitā siltumnīca ir 3x8. Tā, ka tomāts es likšu mazākā siltumnīcā, tajā, kas pa vidi. Un šitajā būs jauktās kultūras. Jauktās laistāmās. Vidū būs sausā siltumnīca.